Pagājušajā sestdienā biķerniekos supersprintisti pulcējās uz savus šīs zonas pēdējo sacīksti, un līdzutējiem tribīnēs bija ko skatīt, kā nekā vairumā klašu sezonā labākos uzzinājām tikai pēc šīm sacensībām. Tā priekšpiedziņas ieskaitēja mašīnām ar dzinējiem līdz 1,6 litriem uz zeltu pretendēja kā Gunts Lielkājs, tā Kristaps Feldmanis. Feldmanim gan nekas nepadevās. Visu laiku viņš finišēja aiz Lielkāja. Lielkājam vajag kaut trešo vietu, un viņš būs čempions. Būs. Es jau tā pirms sacensības tā nodomāju. Vienīgā iespēja, kā būt par čempionu, ja Guntis izstājas savādāk nekā. Un tev visu laiku jāvin, tad kā ir? Nav, es nezinu, šodien kaut kā galīgi neiet. Tad arī tas pats, kas pagājuši, kad braucu, mēģina tā, mēģina sādāk, bet rezultāta nav. Lielkāja dažreiz spējas apsteigt Andris Aleksejevs, diemžēl ne šoreiz. Mērķis bijis cits – atgūties pēc avārijas iepriekšējā posmā Liepājā. Kaut kā gribējās pamēģināt, vai vēl var pabraukt, vai nevar pēc Liepājas gājieniem. Ko rāda rezultāts? Vienu braucienu nobrauc labu, otrs uzreiz ir slikts. Nevar sabalansēt, kā lai abas nobrauktu labi. Nervi? Domāju, ka jā, kāda man pieredze. Nav jau pieredzes nekādas. Jānis te vēl daudz varētu mācīt. Slavenā rallija krosista Jāņa Aleksejeva tēvs tā arī palika 3. vietā aiz Feldmaņa, kā todien 2. vietas īpašnieka un Lielkāja, kurš guva 4. uzvaru pēc kārtas. Jā, Lielkājs – zelta medaļnieks. Nezinu, tāpat brauc, cik varu. Nav jau tā, ka te atbrauc gurķoties. Mauc tikai. Nav grūti pārslēgties pie šitās mašīnas, zinot, ka rallija tie aizvadīti. Protams, ka šodien ir drusciņi grūtāk un nācās jau vakar ar pāris līkumus izbraukt, lai varētu saprast, ka mēnesi nebija vairāk braucis šito, bet nav tik traki. Ir jau Žiguļiem diezgan braukts. Citā priekšpiedziņas klasē ar dzinējiem virs 1,6 litriem uz zelta medaļu pretendēja kā tikko pieminētais Gunts Lielkājs, tā arī Modris Žentiņš. Pēdējam gan neveicās. Viņš knāpi ierindojās labāko sešniekā. Pilna kabīna ar rokām ir un viss. Baudas nekādas? Nekādas, un uz priekšu arī neiet vairs. Viss sasprūst, iesprūst tur. Un tad jau izlec no roba te man vienā iebraucienā un sagriezos. Tā, šodien norakstīt dienu. Labi, cerēsim, ka iepriekšējos posmos kaut kas sakārtot. Jā, cerams. Lai arī Lielkājs finišēja priekšā Žentiņam, zelts vienalga pienācās Modrim. Sudrabs Guntim Lielkājam, bet bronza Santim Laukšteinam. Laukšteina bronzu gan varēja atņemt paša brālis Mairis, taču nekā ar jauno auto Mairis neaprod. Bremži savādāk bišķiņ, viss tomēr lasās, jāpierod ir. Jaudīgāks tagad ir bišķītiņ, bet tas tā. Viena gonka jau bija dota iepazīt. Jā, tad atkal motors negāja un visāds ķibelītes bija, un kamēr bērnu slimības izslimos, tikmēr nebūs. Arī Elvis Viļumsons bija viens no Laukšteina bronzas apstrīdētājiem, taču arī viņš nejūtās savā ādā. Sants jau diezgan spēcīgs konkurents. Grūti ņemt. Sāki atklāt bail no tās vietas, kas gada bija kūlenis. Ir bišķiņ tā. Nav tā baigi omulīgi tajā līkumā braukt. Špūri joprojām veidojās? Špūri akali no jauna, un tā. Jābrauc piesardzīgi. Labi. Sanda Laukšteina pozīcijām atlika vēl viens uzbrucējs – Nauris Aizsils. Tur vairāk cilvēku Sandim Laukšteinam varēja atņemt to bronzu teorētiski. Tā patiešām tikai bija teorija, jo sanāca šodien tā, kad atbraucu uz sacīksti un izbeidzās sajūgs. Nācās skriet uz garāžu un mainīt sajūgu kurvi. Tā kā pirmo braucienu es nebraucu, līdz ar to, visas cerības, diemžēl, vējā. Jā, Sants pēc kūleņa Jelgavā atlikušajos posmos piedalījās ar citu auto, un ar to šeit gūtas uzvaras aiz uzvarām. Vienīgais, kaut tuvāk viņa laikiem braucošais bija vien Aivo Gailītis. Pirmie 2 braucieni ir aizsisti, jau nav variantu. Kur kļūdījies? Tev arī sanāk brīžiem? Sen nav braukts, atklāt sakot. Visa sezona tāda, pagājuši gadu tikāmies ballē, te nebūs. Ballē jau vienmēr var tikties, tāpēc jau nevajag rezultātu. Ballē tiksimies ar Laukšteina vecāko. Sants tā arī palika todien neuzvarēts, 2. vietu atstājot Gailītim. Aizmugures piedziņas ieskaitē cerības pacīnīties ar Andru Voveru un Aigaru Tīdmani likām uz Alžu stabilo Jānu Strazdiņu. Diemžēl viņš šoreiz beigu galā. Ar šo mazo motoriņu grūti cīnīties ar viņiem. Vajadzētu 6 vāciešus iekšā, tad būtu ok. Pat arī 4 tur tikai strādā. Viņiem ir jauda. Un kur to realizēt? No taisnītēm aiziet viņa ātrāk. Es tur nevaru.
Tur, kamēr samet tās ogles, tur paiet laiciņš. Strazdiņš runāja par 6 cilindru motoru, kāds te ir, spīcis vīriem. Ja tā, tad ar šādu dzinēju ir apgādāts Edgars Tralla, taču arī viņam nav ar ko lepoties. Vairs nav standarta automašīnas sacensības šīs. Jā, šie tev ieliek tie spīcis vīri, cik? Nu, pa sekundē 5? Vairāk. Cik? Nemaz nezinu, neskatījos baigi, bet kaut kas pie 10, man liekas. Jā, uz 3 kilometriem, vai, tieši tā. Kaunieciskāk bija noskaņots Jānis Fisockis. Tas bija redzams. Katrs trases līkums pievērēts drifteru cienīgā sānslīdē, un viņš sešaniekā. Tā vēl nebija dziesma, vēl var vairāk viņu spīdzināt. Jā, bet padodās vai nepadodās, skatoties to rezultātu? Rēķinot to, kad mašīna stāv garažā, tika vakar iedarbināta un pat taisno atbraukt pilnīgi bez neviena treniņa, tad es uzskatu, ka normāli. Sapratu, tā bija iemēģināšana, roku iemēģināšana pirms ziemas. Tieši tā. Runājot par Voveru un Tīdmeņu dueli, skaidrs bija viens. Uz šo sacīksti abi ieradās ar vienādu punktu skaitu, tādēļ tikai uzvarot tiktu noskaidrots zelta medaļas liktenis. Tas izdevās Tīdmenim. Pēdējā braucienā viņš stājās uz starta jau kā sezonā labākais. Tas neticami, zinot, ka vienu braucienu Aigars veic ar mīkstu riepu, pie vainas bijis viņa brālis Gundars. Laikam jau Gundars paspēja bišķi uzsist un jau pustrasē jau esot bijis, jau redzams, ka ir mīksts. Visi tie roteri tika izbraukt jau ar disku. Bet rezultāts šākā! Jā, brauc ātri. Bembīts forši turās, visi šodien ir labi. Tur viss plats, ne šaurs, jā. Ne, viss labi, tiešām labi. Riepa, visi ir līmenī šodien. Bovers par zaudējumu nebēdā. Jā, viņš noprata, ka viss paspēlēts plašajās sānslīdēs, bet tā braukt viņš solīja arī turpmāk. Braukšu tāpat kā pirmo, tāpat kā otro. Tā vai ir ātri un tā kā, teiksim, tādu ātrumu posmu būtu jābrauc, nevis domājot, kuru tur apdzīt vai kurš priekšā, bet tā vienkārši ātri, lai pašam ir prieks. Pārāk sirdīgi sanāk, tāda asti visu laiku staigā. Man tā patīk, vai jūt, ka bišķiņi izstaigā aizmuguri. Pakaļ piedziņas klasē tūgotajiem Žiguļiem uz zeltu pretendēja visvairāk kārotāju. 6 sportisti, viens no tiem Ingūns Kalniņš Kalnieks, taču šetev. Trīniekā viņš ierindojās tikai pirmajā braucienā. Kaut kā asfalta vajag daudz, šajā gadā ir un man par to asfaltu īpaši nesanāk, tad jāmācās braukt. Ko? No līkuma ārmals uz līkuma iekšmals? Jā, tā nesanāk. Pa grānu sanāk viss ok, bet pa asfaltu kaut kas pietrūkst laika. Arī Kalvim tētam bija iespēja būt sezonas uzvarētāja godā, taču te arī neveiksme. Otrajā braucienā gāzes trosīte nolēca izlēca un gāzes nav. Pabraukt nevar. Labi, Dievs ar viņu, kā vismaz sākotnējais brauciens? Pirmajā atkal tagad staigāju trasī, nebija tur riepu un to slentu nebija, pēc tam kā brauc, tālu saukt to slentas aizbūs atkal ne tur tāpat kā bija Bauskā. Sezonas līderu gods tika Artim Vojcišam. Viņš šo zonu bija stabilitātes paraugs. Un lai arī viņš nav gūst nevienu uzvaru, zelts nemainīgā snieguma dēļ viņam bija kabatā jau pēc pirmajiem braucieniem Biķerniekos. Pagaidām ir jau rokā jau, vēl tikai 3. brauciens jau nobrauc. Ir jau rokā? Ir jau rokā jau. Var nebraukt? Var, bet nav ko. Savs temps un treniņš ir jānobrauc. Tiešām trīnieku rezultāts šajā garajā, platajā trasē. Grīnfeldam pirmajā braucienā pāris simtaļas, otrajā braucienā turpat esam. No rallija sprintistu nometnes nākošais Raivis Grīnfelds todien bija tas, pret kura rezultātiem viss mērījās. Tiesa kļūdu dēļ Grīnfelds izkrita no piedestāla. Otrajā braucienā bišķi pa tālu aizslīdēja un līdz ar to tas rezultāts švākāks, bet tā visumā jau jā. Tu jau vienīgajā pēķē iebrauc? Nē, ka tribīnēm līkumā aizgāja, vienkārši bremzējoties pie rotera bišķi pa tālu aizslīdēja. Līdz ar to tā ir sezonas beigās, kādas riepas ir, tādas ir. Uzvar pienācās Edgaram Grīnītim. Pirmajā braucienā gan viņš bija spiests izstāties pirmajos metros, taču supersprints piedoda likstas. Sliktāko braucienu te atmet, un Grīnīts tam dēļ joprojām tiecās pēc pirmās vietas. Pirmais brauciens bez rezultāta, bet otrā braucienā nobrauc, kā likas labi, bet ir arī rezultāts labs. Tad kurš bija klušanas akmeņus pirmajā braucienā? Dalītais uzgāja gaisā. Nezinu, kāpēc varētu būt, ka štoks ir mazliet izdils un tāpēc arī uzdeva lielāks apgrieziens un uzgāja gaisā. Tagad tā mazliet piesardzīgāk brauc.
Citā dugotu auto ieskaitē visām atlikušajām vientilu piedziņas mašīnām braucēja rindās redzējām Andri Kulbergu. Viens no galvenajiem Autosporta akadēmijas balstiem pats izmēģināja šo auto un ar Kārļa Nebaru izmantoto mašīnu viņš pamanījās pabraukt uz 2 riteņiem. Izmēģinām visas iespējas trases. Kā nekā rallija mašīna. Jābrauc pa akmeņiem, pa lecieniem. Kāds bija sajūts iekšpusē? Bišķiņi savādāk, tie horizonts rādījās, bet instinkti nospēlēja pareizi. Esam uz 4 kājām. Zelta medaļas īpašnieks šajā ieskaitē bija skaidrs. Jānim Cielēnam atlika nofinišēt šo sacīsti, lai tituls būtu kabatā. Kaut pēdējais. Un sanāk čempions. Nav kur skriet. Jā, jo te taču beidz. Nu var paskriet. Ir viss plati, viss labi. Nē, bet šodien kaut kas nav ritīgi. Nevar pabraukt. Viss. Vai tomēr jā, tiem pārniekiem dot tos punktus lielos, ne? Tieši tā, komandas darbs bišķiņ. Cielēns piebremzēja, lai pirmā vieta un tamdēļ sudrabs tiktu viņam pārniekam, Salvim Rambolam. Starp citu līdzīga situācija bija arī pilnpiedziņas dugoto mašīnu klasē. Ar lielu handikapu sezonā sakrauto punktu ziņā te ieradās Oto Patmalnieks. Viņu uzvaru sezonā varēja atņemt vien Kārlis Goldmanis, taču Kārlis zeltu ātri novēlēja Oto. Tagad 100% būs zelts. Vēl bija tikai tīri teorētiski saķerams, bet praktiski, ja viņš brauc šito, tad nav saķerams. Vienā braucienā šim priekšā? Šodien nav man diena, nevar pabraukt, nezinu kāpēc, bet tur pa zāli, tur vēl sodas dabūja, tur tagad otrajā vienkārši dabūja no visiem pa muguru, bet jābrauc. Goldmaņu vienību gan godam aizstāvēja Vigo Rubenis ar palienēto auto no Kārļa, Vigota 1, toties 2, zelta medaļnieks, Patmalnieks juniors. Kurš brauciens tev padevās, 1, 2? 1 bija labāks, pašam likās. Otrajā es pieļauju tur kļūdas nevajadzīgas. Vienā vietā izslīdēju par tālu un tā. Nesanāca, nevarēju savākties uz to braucienu. Un uz 3? Uz 3 visam jābūt kārtībā. Bedres iepazītas, jā, bedri ir? Bedres ir, bet viņas var apbraukt. Turpinām stāstu par supersprintu, proti pilnpiedziņas ieskait mašīnām ar turbomotoriem. Tur atrādījās iepriekšējo gadu zvaigzne Kārlis Nebars. Diemžēl ar bojāt aizmugurējo diferenciāli viņš ātrs nebija, un tā nebija vienīgā bēda. Esmu šodien baigais nazis. 1,5 minūtes sodos esmu salasījis. Kur? Pirmajā braucienā roteri patraucēja, man viņi vienmēr traucēja. Un otrajā, tā kā līkuma izējā, bišķiņ nācās pa zālīti palaist, pa to iedevu minūti. Bēdājās gan Kristaps Feldmanis. Pirmo reizi viņš šogad piekāpās pārējiem, kur zaudēts. Pirmajā braucienā gan jau ka riepu dēļ, bet otrais brauciens arī Zigurds un Vigo man priekšā ar tiem pašiem keliem, ar kuriem es braucu. Jā, visu sezonu nav bijuši priekšā. Jā, visu sezonu esmu uzvarējis, bet nevar jau visu laiku uzvarēt. Šodienas uzdevums ir nobraukt līdz galam un nesaskādēt mašīnu, jo tituls jau ir kā tāpatās. Zigurds Kalniņš un Vigo Rubenis tiešām bija ātri. Viņi dažreiz pat mācēja apsteigt Andri Kulbergu un Mārtiņu Zenīti, kuri brauc ar mīkstāku sastāvu riepām. Īpaši jāuzslavē Vigo. Viņam todien uzvara. Cenšos, jā. Man jau bija Aigars jāapbrauc šodien, un tas bija pirmais uzdevums. Un panākt? Sanāk. Arī trasi gara, patīkam šoreiz braukt. Ātrums arī kaut kāds. Viss kopā saliek un gan patīk, gan sanāk. Rubens spēja izcīnīt bronzu, kurai vistuvāk atradās pieminētais Aigars Bejārs. Aigar, kas nesanāk? Vigo tālu. Vēl 3. brauciens dosim pilnu. Jo līdz šim, kur kļūda? Ir kaut kur izslīd bišķi pa daudz ārā, iepriekšējā minūtes sodu dabūju, zāles izslīdēja. Un tā, bišķi pa ātri un kļūdās arī. Starp citu pie sudraba tika Zigurds Kalniņš. Labāko trīniekā gan viņš netika, taču stabilā snieguma dēļ viņš šozon 2. ar Bajāra auto. Jāpatrenē vēl mašīnas boss, Aigars. Paldies viņam, ka vismaz iedevis ir uztic man. Tā es domāju, ka normāli daram, ko varam. Kur tagad pēdējā braucienā pieliks asfaltā, gruntī? Es domāju, ka pa lielam nekur nepielikšu, nobraukšu tikpat stabili kā iepriekšējā braucienā. Būtu arī pirmajā būtu ļoti labi bijis. Es nebūtu trases trešdaļu uz beigām noķēris mašīnu priekšā braucošo. Sirds trīcēja Mārtiņam Zenītim. Viņš taču vēlējās īstenot mūžas no sapni, iespraukties trīniekā, aiztodēm 1. Rubeņa un 2. Kulberga. Mierīgi un līdz galam. Rezultāts labs, nevajadzētu sačakarēt visu pēdējā braucienā. Sanāk tā, ka ja es tagad nobraucu sliktu braucienu,
un to man met nost, un tad droši vien, ka es atkal būšu 4. Es nezinu, 118. reizi savā karjerā jau apnīcis būt 4. Tā kā jāmēģina normāli nobraukt tā, lai var arī varbūt kādam trepēm uzkāpt. Uz trepēm tu, Mārtiņu, uzkāpi, lai gan nebūtu todien nepārstāvēja ātrāko klasi. Labākos laikus uzstādīja Jānis Ivanovskis no pilnpiedziņas ieskaits ar atmosfēriskajiem motoriem. Viņu nespēja panākt neviens, tostarp tiešais konkurents Ārts Upītis. Asfalts no manis tas ir. Tas nedara. Tas ir, jā, vairāk kā skaidrs, un te viņš ir lielākajā daļā trases, jā. Un tas, jā, tas man nepatīk, un tas, man liekas, ka nav īsti supersprints, tas ir kārtīgs. Izslīdēja 2 reizes zālē, ārā pātri iegāja, un pats vainīgs tā ir. Upīšu dusmām ir pamatojums. Kā gan viņš varēja finišēt aiz Inta Dimiņa, kurš tā vien sūrojās par ķibelēm? Pirmajā braucienā stūris pastiprinātājs, otrajā braucienā tur atkal nezinu. Eļu bišķiņu pa maz biju pielējis, tādi sīkumi kā jau tehniskajā sporta veidā. Jā, Ivanovski tālu pa priekšu. Ivanovskis ir asfaltā labs braucējs, tā kā tur man asfalts tik labi nepadodās, kā viņam viennozīmīgi. Pa priekšu visiem brauc ne tikai Ivanovskis vien, to spēja arī viņa vecākais brālis un šīs brigādes mehāniķis. Edgars Avens par to nepārdzīvoja. Zelts vēl spīdēja. Negribās zīlēt kafijas biezumos, bet es domāju, ka būs. Tūlīt redzēsim. Pēc Ivanovskis tālu visiem priekšā, un viņam arī varēja teorētiski būt zelts. Ja nemaldos, tad mums jāpaliek ar ļoti maz punktiem ir kādam no mums, lai viņš aizskaita mums priekšā. Tā kā es ja godīgi uz viņa rezultātu pagaidām neskatos vispār. Neesam mēs ķērāji viņu asfaltā. Jā, Ivanovskis ar šādu rezultātu tika pie kārotā. Punktu skaits viņam vienāds ar Avenu, taču uzvaru vairāk. No šāda scenārija arī Avens bijās. Nav jau ko bīties, mēs jau esam tikušies, taču viņš zina, cik ātri es braucu, es zinu, cik viņš. Tur ir laba cīņa, nav nemaz nevaina, viss forši. Uzbraucies vienkārši es. Taisnība, jā, Corolla tas tomēr ir tāds pluss, varam izbraukt, iepazīt drusku trasu. Viņi ir cimperlīgi, pēc tam arī X liekas, kad, ļoti vienkārši. Kuldīdznieku brigāde sagrāva visu piedestālu, jo trasi jau iepriekš iepazina ar pakaļpieziņas auto, starp citu, otrreizais Jāņa, viņa brālis. Jā, vai Jāni viņš spējas uzbrukt? Bišķiņu visu laiku izsprūk, mazām, bet izsprūk. Neko darīt, ir ātrāks. Redzi kur, grunts daļā, asfalta daļā? Nē, jo tā starpība ir tik maza, ka mēs nevaram īsti saprast. Pie luksofora startā kainot. Varbūt arī. Kas to zina, jo tur tā starpība ir tik maza, kad varbūt arī tieši tur ir. Labi, apsveicam visus ar sezonas finišu, jo tas patiesi bija cīņām bagāts.